Sveiks visiem! Šodien dodos atpakaļ uz Itāliju, darba jautājumos šoreiz. Iedzeram kafiju, autostā gaidot autobusu. Un es vēlējos atbildēt šitam te komentāram, kas saka Facebookā, ak, šie burvju mākslinieki. Tur var just, ka cilvēks ir skeptisks, vai ne? Tas NLP liekas kaut kāds skams vai triks vai kas, jā. Un starp citu, viena sieviete man bija apsēdusies blakus NLP, vai ne tajā. Īstenībā tas nebija tikai NLP, tas bija Neurohypnotic Repatterning, tas ir vēl advancētāks, vai ne, līmenis šeit burvju mākslai. Un ko es varu pateikt? Tā ir tiešām burvju māksla. Un interesantākais ir tas, ka mēs visi esam burvji. Mēs vārdu tiešām nozīmē varam uzburt to dzīvi, kādu mēs vēlamies. Bet mēs esam noticējuši, ka mēs esam nekas. Un tā mēs pavadam dzīvi, kā teikt, peroties pa to purvu, paņirdzot, aizmirstoties, ierācot pa citiem. Bet tā ir vieglāk izdzīvot, vai ne? Bet īstenībā, jā, mēs esam burvji. Un mums patiešām piemīt spējas, kas ir kā burvju spējas, paņemt un savu dzīvi izveidot. Un tev ir problēmas, un tu ar viņām sāc strādāt un ej pie pareizā speciālista, kurš māca tavu zemapziņu attīrīt, saprast tev, palīdzēt saprast tev, kad tu pieņēmi lēmumu savā dzīvē, ka tu neesi nekas un neesi pelnījis neko. Un tas lielākais prikols ir tāds, ka bieži vien jau tu nesaproti, ka tu esi tādu lēmumu pieņēmis. Tu vienkārši esi tajā stāvoklī. Tev tas ir kā zivija ūdens. Tev šķiet, ka tā ir vienkārši lietu būtība. Tu nesaproti un nejūti to, ka tu esi paredzēts kaut kam daudz lielākam, ka tev ir, kā teikt, bezlimita potenciāls. Un tu vari uzburt un manifestēt tieši tādu dzīvi, kā tu vēlies. Un to varbūt ir tā grūti noticēt, bet tas tā tik tiešām ir. To es esmu izbaudījis uz savas ādas, man mīļotā ir izbaudījis uz savas ādas, un mēs esam redzējuši daudz transformācijas, kas ir notikušas cilvēkos, ar kuriem mēs strādājam. Un tas vienkārši ir. Un, ja jums šķiet, ka NLP ir kaut kāda burvju māksla, tad paskatieties, piemēram, Tonijs Robins, pasaulē pazīstamākais tas motivators un coach. Viņam ir $1 miljārdu kompānijas. Ja jūs domājat un ticat, ka tas ir skams, tad jūs domājat, ka kā teikt, visi cilvēki, kas tic Tonijam Robinsam, ir idioti, viņam maksā top pasaules mūziķi, atlēti, prezidenti par to, lai viņš viņus kaučotu pa neko, miljoniem vienkārši maksā. Tāpēc, ka viņi zina, ka Tonijs Robins ir uzbūvējis sevī tādu vērtību, un tie visi NLP pamatprincipi ir tas, kas arī palīdzēja Tonijam Robinsam uzbūvēt savu impēriju. Un viņš palīdz ļoti daudziem cilvēkiem. Tā kā jā, tā ir mana atbilde. Un mans komentārs par to, vai tā ir burvju māksla vai nav. Īsā atbilde ir tāda, jā, tā ir burvju māksla, un tu esi burvis savā dzīvē. Un tu vari uzburt, ko vien tu vēlies. Ja tev kaut nedaudz tas uzjundīja kaut kādas emocijas, un tev ir kāda interese, saprast, kā tu varbūt vari redzēt sevī to, kas tev ir noņemts. Tu esi akls, un tu to nejūti un neredzi, bet tevī varbūt ir kaut kāda sestā sajūta, kas pasaka, jā, klausies, kaut kas nav kārtībā. Es gribu savu dzīvi padarīt labāk. Es esmu šeit pēries par šito peļķi, vai ne? 30, 40, varbūt 50 gadus. Un man jau šķiet, ka viss ir pakaļā un tāpat nekas nebūs, vai ne? Nē, to var izmainīt, sākt jebkurā momentā. Un man ir tā burnoiņa, ja tu gribi, un tevi interesē, atnāc uz brīvo konsultāciju. Un es tev parādīšu tieši, kas tas ir, kas tev bloķē un traucē tikt tur, kur tu patiešām vēlies. Un ja gadījumā tu nezini, kas tas vispār ir, ko tu vēlies, tad es tev attaisīšu acis un likšu tev sajust, varbūt pat pirmo reizi dzīvē. Izaugsmesterapija.com